Rīgas profesionālā vidusskola jau 2. gadu strādā pie Eiropas projekta īstenošanas ieguldījums tavā nākotnē, atbalsts sākotnējai profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai, sniedzot vērtīgu profesionālo pieredzi gan studentiem, gan pasniedzējiem. Šis projekts ir pamatā orientēts uz skolas audzēkņiem. Tā ir mūsu mērķa auditorija. Projektā arī piedalās pasniedzēji, sniedzot atbalsta konsultatīvos pasākumus, papildus izglītojot jauniešus gan profesionālos mācību priekšmetos, gan arī vispār izglītojošos priekšmetos. Projekta ietvaros notiek daudz dažādas aktivitātes. Viena no aktivitātēm ir mācību dokumentācijas izglītības programmu aktualizācija, e-vides ieviešana, e-vides mācību materiālu izstrāde un ieviešana, kā arī intelektuālo resursu iegāde, ja bibliotekas nodrošināšana ar dažādiem materiāliem, lai jauniešiem palīdzētu radīt arvien jaunas un unikālas idejas. Ir bijušas lekcijas, kur vieslektori stāsta un iepazīstina arī praktiski ar savu darbību profesijā. Un pats vērtīgākais notikums mums bija šīs vasaras pasākums radošā nometne sadarbībā ar Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Radošā nometne norisinājās jūnija beigās un jūlija sākumā. Audzēkņi piedalījās praktiskajās mācībās zīmēšanā un gleznošanā, fotogrāfijā un mazajā tēlniecībā Latvijas 4 pilsētās – Valmierā, Cēsvainē, Talsos un Kuldīgā. Viņi uz vietas pētīja, vizualizēja pilsētu vidi, lauku ainavas, studēja dabas formas un veidoja 3-dimensiju objektus. Un šī izstāde mums ir kā tāda neliela atskaite skolai, skolas audzēkņiem, lai parādītu, ka īsā posmā, koncentrējoties radošam darbam, ir iespēja sasniegt šos rezultātus. Katram 1., 2. kursam ir mācību plenēra prakse. Un šoreiz bija tā, ka 3. kurs varēja piedalīties šajā mācību plenēra praksē. Tas viņiem deva ļoti lielu ieguldījumu, jo viņi varēja ļoti brīvi sākt gleznot un zīmēt to, kas viņiem ir tiešām tuvs viņu sirdī un dvēselē. Jautājām skolas audzēkņiem, kā viņi novērtēja šo iespēju un kādi ir radušies secinājumi. Galvenie darba uzdevumi bija pirmām kārtām iemācīties strādāt plenērā, kas nozīmē brīvā dabā un ātri. Otrkārt, izprast jaunus materiālus, eļas glezniecību un tam līdzīgi. Un treškārt, protams, nostiprināt pieredzi, iegūt arī jaunu pieredzi. Pats sarežģītākais ir iemācīties sevi organizēt tā, lai būtu iespējams strādāt ātri brīvā dabā. Jo visu laiku ir pieredze strādāt studijā un tagad pāriet uz brīvu dabu, ir tā mazliet sarežģīti. Pats jaukākais, protams, kompānija. No otras skolas, kur mums ļoti daudz iemācīja dažādas tehniskas lietas. Pēc piedalīšanās šajā projektā es esmu sapratusi, ka māksla ir mans īstais ceļš un kad es turpināšu šajā jomā darboties. Mums katru vakaru bija skates, jo pirmajā vakarā, kad vajadzēja skices taisīt, īsti nezinājām, kas jādara. Bet tāds, kas bija, kas sataisīts, to mēs arī rādījām. Un katram individuāli izvērtēja darbus, gan no mūsu skolas, gan no RDMV skolas. Skolotāji, kā mums ir veicies. Tiek darīts viss, lai studentiem dotu visaktuālākās zināšanas. Es domāju, ka šeit bija ļoti lieliska iespēja ņemt papildus to, ko tu nevari nopirkt pats, ko tev apmaksā Eiropa.